šie pensionāri, un ja viņi vispār bija pensionāri tajā mirklī, ja, tika atgriezta tā naudiņa, kas, pateicoties šim Dombrovska lēmumam, tika no viņiem netaisnīgi iekasēta, tāpēc, ka Satversmes tiesa lēma, ka tā nedrīkst, ja, ka pensijas ir cilvēku pašu nopelnītā nauda. Ja. Nu, lūk, kaut kādi jautājumi vēl par. Kas ieceļ tiesnešus? Tiesnešus, Satversmes tiesas tiesnešus ieceļ dažādi. Satversmes tiesas tiesnešus ieceļ daļa valdība, daļa Saeima. Lielākoties tas notiek caur Saeimas juridisko komisiju, kur tad, nu, kā saka, tiek tie tiesneši nosaukti, bet to dara, protams, arī pati tiesa administrācija, kas, izsakot no sākuma, tās ir pašas tiesas, kas rekrutē, un šī tiesu administrācija pēc tam viņus apstiprina Saeimu. Tā tas notiek, jā. Izņemot atsevišķas pozīcijas, kā Satversmes tiesas tiesneši, kas ir citās procedūrās ieceļām. Vēl kaut kas par visu attiecībā uz šīm. Droši. Jā. Tas ir labs jautājums. To lemj katrs konkrētās valdības vadītājs, bet lielākoties, protams, viņš konsultējas ar parlamentā pārstāvētajām partijām pie mums. Nu, piemēram, vēlreiz, tagad tika izveidota tā straujums valdība, un visu laiku runāja, ka vajag to Eiropas lietu ministra amatu izveidot. Nu, kaut kā, ja viņi būtu gribējuši, viņi to būtu varējuši pagājušajā nedēļā izveidot tādu posteni un tā, bet viņi kaut kā tur vienkārši nominstinājās un nedomājās, ka viņi ir jau tā tik ļoti nepopulāri un nemīlēti, kā te vēl jaunu ministriju taisīs vai ne, vai jaunu ministru portfeli. Tad to neizlēma. To lēma patiešām pats ministru kabinets un pati valdošā koalīcija parlamentā, kas to ministru kabinetu veido. Ja? Tur var kaut ko pielikt klāt, var noņemt nost. Tur tie dažādie cipari ir svārstījušies pietiekoši daudz. Tad ir vēl tāda Latvijā tāda īpaša kategorija, kā tā sauktais ministru prezidenta biedrs, kas ir tāds, savā ziņā tāds ministrs bez portfeļa, kur parasti iedod, ja kādai partijai nepietiek ministrija, tad viņai iedod ministru prezidenta biedru. Tas ir tāds, kā saka, viskolorītākais, protams, no šiem ministru prezidenta biedriem droši vien Latvijas nesenajā vēsturē bijis neviens cits kā Ainārs Šlesers. Bet tas ir tāds postenis, kas ir bijis izmantots arī kā. Viņš ir ministru kabineta loceklis, viņš var balsot, bet viņam nav pašam savas ministrijas. Ne? Un tas ir politisks lēmums. Tas ir politisks lēmums tiešām, jā, to katra konkrētā valdība pati lemj, cik viņai vajag tās ministrijas. Vēl kaut kas. Nu? Tad, kad ir neatkarīgie ministri, kas nenāk no partijas, jā. Ļoti partija pārvalda viņu darbību. Tas ir ļoti individuāli. Tas jau ir tāds ļoti specifisks Latvijas politikas jautājums. Jā, jums ir pilnīgi taisnība. Mums ir diezgan bieži pierasta tā sistēma, kad par cik ka politiskās partijas ir ļoti vārgas un nepopulāras, tad partiju rindās ir ļoti grūti atrast tādas kandidātus, par kuriem būtu iespējams vienoties, jo to valdība jau visu apstiprina kopumā, vai ne? Un katrai partijai tiek iedots kaut kāds portfelis, jā? Bet par to portfeļu cilvēku, kas to portfeli nesīs, notiek diskusijas pašā tajā valdošajā koalīcijā. Un viena no tādām pēdējā laika tendencēm, kas īstenībā ir jau diezgan pasena, ir tas, ka mēs aizvien vairāk liekam par ministriem nepolitiskus cilvēkus, kuri pirms tam nav bijuši politikā, viņi vienkārši, kļūst par ministriem. Jau nokļūstot ministri, jau kā saka, arī pirmoreiz nokļūstot politikā. Klasisks piemērs, protams, ir pašreizējā izglītības un zinātnes ministra Mārīta Seila, vai ne, par kuru es neko negribu izteikties, bet viņa ir kādreiz klasisks piemērs. Viņa nav vienotības biedrs. Viņa nekad nav bijusi vienotības biedrs, bet viņu vienotība tagad ir nosaukusi par savu izglītības zinātnes ministra kandidātu. Un šajā ziņā, viņa tagad turpinās
turpinās strādāt. Tas jautājums ir, tas, ko jūs vaicājat, ir, nu, kāpēc tam veidojas tās attiecības starp to partiju, vai ne, kas viņu ir iecēlusi un konkrēto ministru. Tas mēdz būt diezgan dažādi, bet lielākoties ministram, lai viņš strādātu, ir nepieciešams partijas atbalsts. Nu, piemēram, tad, kad es, strādāju par kaut kādu izglītības zinātnes ministru, man ir nepieciešams, lai kaut kādu manu lēmumu atbalstītu Saeima. Ja? Ja es iešu viens pats uz to Saeimu un teikšu, dargā Saeima, man vajag kaut ko tur, ja? Tad mani neklausīsies, bet ja man aiz muguras stāvēs partija, ja? Tad tā iespēja, ka tu atbalstīsi, ir daudz lielāka. Un arī tad, ja tev daudz, vai ne, nu, ka tev tur lamā un saka, ka tu nekur nederi un tā tālāk, tev ir ļoti būtiski, lai tev būtu aizmuguri, lai tev būtu tā tava partija. Un tāpēc jau, ja jūs pavērojat, lielākā daļa no cilvēkiem, kas šādā veidā iekļūst ministru amatos. Es nezinu par to Seili, Dievs to zina, ko viņi vispār domā, bet es pieņemu, ka viņi arī varētu droši vien kaut kādā vienā mirklī iestāties tajā vienotībā. Vai ne? Tas ir tāds savdabīgs rekrutācijas instruments. Pēdējās dienās pietiekoši skaļi izskanējušais Edgars Rinkēvičs jau arī stingri ņemot sāk kā bezpartejisks ministrs un pēc tam iestājās. Es neatceros, vai viņš iestājās pie reformistiem, bet vienotībā viņš noteikti iestājās. Tas pats Uldis Auguls, pašreizējais labklājības ministrs, ir tieši tāpatās ierēdnis, kurš kļūst par ministru un pēc tam iestājās partijā. Tāpat Laimdota Straujuma, pašreizējā ministra prezidenta, ir tieši tāds pats piemērs, proti no sākuma mēs kļūstam par lauksaimniecības ministru, pēc tam mēs iestājamies partijā un piedalāmies vēlēšanās. Kas nu tur vēl ir šitajā valdībā? Rasnačs, Ilze Melgaile, respektīvi kultūras ministri. Tieši tādā pašā veidā viņa bija tā Nacionālā kultūras centra vadītāja, kurai tad Nacionālā apvienība piedāvāja kļūt par kultūras ministri. No sākuma bezparteiski ministri, pēc tam iestājās Nacionālā apvienībā. Tā kā tas tā notiek, jā. Un tas ir arī tas, ko viņi saka, šie cilvēki, ka tas, diemžēl, ir vajadzīgs. Tāpēc, ka bez tās partijas atbalstu īsti nevar pilnvērtīgi pildīt tos uzdevumus, jo tev visu laiku vajag to atbalstu. Un ja tu esi viens pats, tu jau tīri formāli vari būt visu laiku arī bezparteisks ministrs. Bet, būdamam bezparteiskam ministram, tas spiediens uz tevi būs krietni lielāks un, protams, arī, ka tās iespējas kaut ko izdarīt tajā nozarē būs krietni mazākas, jo tev ir nepieciešams, lai tevi atbalsta parlamentā. Vai ne? Un tā tālāk. Vēl kaut kādi jautājumi. Es nezinu tik precīzi, kā darbojās universitātes studentu padome. Tur ir kaut kāda procedūra. Es nepateikšu to. Es saprotu, ka jums šobrīd ir vēlēšanas studentu padomē, kas ir, protams, aktualitāte, bet kāda tieši tur tā procedūra ir, es nezinu. Jā, nē, tas ir tā, ka vēlreiz, tas nav vienkārši kaut kāds morāls atbalsts, bet tas ir tas, ka kāds ir gatavs atbalstīt tavus priekšlikumus. Ja? Respektīvi, ka tava kaut kāda iniciatīva kaut kādā nozarē pelna attiecīgi parlamenta atbalstu. Un tas parlamenta atbalsts tad nāk lielākoties tad, ja konkrētais ministrs ir attiecīgās partijas biedrs. Vai ne? Labi, vēl kaut kas. Nē, teiksim tā, jums ir pilnīgi taisnība, ka ministra spējas realizēt kaut kādas lietas, vienalga labas vai sliktas, ir ļoti atkarīgas no tā, vai viņu atbalsta parlamentā. Un tas ir kaut ko pavisam traku jau, protams, ka tā partija neatbalstīs. Tas ir pavisam skaidrs, bet, ja tev nav šāda partijas atbalsta, tad tavs iespējas dabūt kaut kādus savai nozarei nozīmīgus likuma projektus cauri ir krietni mazāks nekā tad, ja tev šāds atbalsts ir. Vai ne? Tas ir pašsaprotami. Jā.
jums ir pilnīgi taisnība. Loģiski būtu, ja galvenais izšķīrēja faktors par to, vai kāds priekšlikums tiek akceptēts vai nē, kā tas būtu tieši tas saturiskais, vai ne, cik tas ir nozīmīgi. Bet problēma ir tā, ka ir daudz viedokļu, vai ne? Un šie viedokļi kaut kādā veidā jāsaskaņo. Nav jau tā, ka ne par ko nevar vienoties, bet ir pietiekoši daudz tādu ideju un projektu, kuri varbūt kādam liekas ļoti, ļoti saprātīgi, bet viņš nespēja tos pārējos pārliecināt par to, ka tas ir vajadzīgs, vai ne? Un īpaši, ja ir darīšana ar naudu, vai ne? Kur jebkurai jaunai iniciatīvai ir kaut kāds finansiāls segums nepieciešams. Ja? Un tad vienmēr atradīsies kāds, kas pateiks, kāpēc tev šitā jaunā iniciatīva gal galā labāk devai paceļam pensijas, vai ne? Tāpēc, ka tas būs visiem saprotams, un no tā mēs kļūsim mazliet populārāki. Vai ne? Tā kā jā, protams, tas ir, bet taču tas, par ko mēs šobrīd runājam, ir specifisks tieši tam, ko mēs saucam par parlamentārām demokrātijām. Vēl līdzās, par šito mēs tūlīt pabeigsim, un tad es sāku runāt par prezidentālām parlamentārām demokrātijām. Vēl līdzās minētajām 3 lielajām varas nozarēm, ja, proti izpildu varai, likumdevēju varai un tiesu varai. Protams, ka demokrātiskās valstīs pastāv vēl virkne ar institūcijām, kurām tiek konstitucionāli garantēts kaut kāds nozīmīgs status. Un tās tad ir šīs lietas, ja, proti valsts audita iestāde, proti, kas ir, kā saka, lielā iestāde, kas kontrolē valsts naudas izmantošanu un vispār nodokļu maksātāju naudas izmantošanu. Tas ir tas, ko Latvijas gadījumā mēs, protams, saucam par valsts kontroli. Otrām kārtām valsts banka. Jā, Latvijas republikā nekas īpaši par valsts banku nav rakstīts. Konstitūcijā citās valstīs tur ir ierakstīts šis un tas, proti, kā jūs to zināt, valsts banka arī bauda īpašu. Latvijas banka konkrēti bauda īpašu neatkarības status, kuru politiķi nedrīkst raustīt, kā viņiem ienāk prātā. Ja? Šobrīd tā situācija ir mainījusies, tāpēc, ka šobrīd Latvijas banka vairs nerealizē to, kā saka, ļoti nozīmīgo monetāro funkciju, kuru viņi realizēja vēl pagājuši gadu, tāpēc, ka mēs esam kļuvuši par Eirozonas valsti, ja, bet Latvijas banka joprojām nodarbojās ar pietiekoši daudz visādām svarīgām funkcijām, kurās politiķi, tur sākot ar šito maksājumu sistēmu nodrošināšanu un interešu likmēm un tā tālāk, valsts valūtas rezervi apsaimniekošanu un tā tālāk. Latvijas banka strādā joprojām, un viņi bauda samērā lielu autonomiju tajā ziņā, ka viņu nedrīkst politiķi raustīt, kā viņiem ienāk prātā. Ja? Tad, protams, minoritāšu status reizēm tiek atrunāts. Konstitūcijās, tāpēc, ka tas ir daudzās valstīs ir, kā saka, lielas un nozīmīgas minoritātes, kuras bauda kaut kādas īpašas tiesības, piemēram, kaut kāda autonomija kādā apgabalā, kā piemēram Ālandu salas, kuras atrodas tepat tās netālu no Latvijas krastiem, kuras ir Somijas teritorija, bet kuras bauda īpašu autonomiju, kaut vai tajā ziņā, ka tur runā zviedriski, vai ne? Vai arī tur dažādu citu valstu pieredze, ja, kur minoritātēm ir īpašs status. Vai arī tas, kas jau tika runāts par federācijas subjektu pilnvarām, ja, respektīvi šīs federālās zemes, ja, tajās valstīs, kas ir federālas, lielākoties tad darbojas, kā saka,
konstitūcijās zināmas normas, kas saka, ka šiem federācijas subjektiem ir noteiktas tiesības, kuras savukārt nevar pārkāpt centrālā vara. Ja? Par piemēru tur. Jūs paraugaties, piemēram, uz Beļģiju, ja, tad mēs zinām, ka Beļģija ir federāla zeme, ja, kur ir tātad flāmi un valoņi, ja, un katrai no šīm zemēm ir savas īpašas konstitucionāli nostiprinātas tiesības. Un tā tālāk, un tā tālāk. Izsakot, konstitūcijās ir ne tikai šīs 3 lielās, ja, varas, bet arī mazākas varas institūcijas. Un tagad jūs gribētu kaut ko vaicāt, tad vaicājiet droši, nevajag čukstēties. Tur bija kaut kas tad, kā mēs, šie tik daudz par varu dalīšanas principiem un par tām galvenajām varas nozarēm vai varas atzariem, ja? Bet tagad ir jāparunā par tādiem 2 fundamentāliem veidiem, kā šī varu dalīšana tiek realizēta dažādās valstīs. Un tieši tādēļ mēs parunāsim mazliet par parlamentārām un prezidentālām republikām, parlamentārām un prezidentālām demokrātijām. Es tūlīt pastāstīšu, ko tas nozīmē. Mēs jau te runājām par Latviju, ka Latvija kā parlamentāra valsts. Ko tas nozīmē parlamentāra valsts? Parlamentāras un prezidentālas valstis atšķiras savā starpā. Nevis ar to, ka vienā zemē ir parlaments, bet otrā ir prezidents. Bet gan ar to, kādā veidā tiek veidot šī izpildvara, par ko mēs te runājām. Ja? No kurienes nāk tie cilvēki, kas vada valdību. Un, attiecīgi, tad parlamentārās valstīs kā Latvija izpildvaru veido parlamenta vairākums. Ja, tajā ziņā, ka mēs pagājušajā nedēļā apstiprinājām kārtējo Latvijas valdību, kurā, kā jūs to labi zinat, tad ir vairākas partijas, ja, kuras tad izveido vairākumu mūsu Saeimā. Ja, un attiecīgi tad arī izveido valdību, ja, ar saviem ministriem un tā tālāk. Un prezidentālas demokrātijas turpretī izpildvaru veido savādāk. Prezidentālās demokrātijās izpildvaras pamatā ir tautas vēlēts prezidents. Ja? Proti, valdības vadītājs prezidentālās republikās tiek iecelts nevis no parlamenta, bet gan tiek ievēlēts no tautas. Kur ir principiālā atšķirība? Principiālā atšķirība prezidentālās republikās ir tā, ka tur par savām tiesībām valdīt izpildvaras vadītājs ir pateicīgs nevis parlamentam, kurš viņu katru mīļu brīdi var atcelt, ja, kā tas Latvijā notiek ļoti bieži, bet gan visai tautai, ja, kura tad ir viņu ievēlējusi. Mēs zinām, ka šādas prezidentālas republikas visnozīmīgākais un arī vispazīstamākais paraugs, protams, ir Amerikas Savienotās valstis, kur, kā mēs to zinām, Amerikas Savienoto valstu prezidents vada valdību, ja, un ir tieši vēlēts. Ja? Abām divām šīm pieejām parlamentārām un prezidentālām valstīm ir savas stiprās puses un savas vājās puses. Prezidentālās demokrātijas ir labas ar to, ka tajās valdība ir neatkarīga no parlamenta vairākuma un spēj īstenot konsekventu pozīciju,
ja, un konsekventu politiku. Šādās valstīs izpildvara ir konsolidēta. Kāpēc? Tāpēc, ka tas prezidents, kurš tad ir izgājis cauri tam ļoti skarbajām vēlēšanu sietam, vai ne? Viņš tad, kad viņš ir ievēlēts, viņam ir iespējas pašam iecelt savus ministrus. Viņam nav jāraugās uz to, ko saka parlaments. Viņš pats ieceļ tos savus, kā saka, līdzstrādniekus, kurus viņš pats uzskata par vajadzīgu. Ja? Viņam nav nekas jāapstiprina parlamentā. Taču problēma ar prezidentālām sistēmām, diemžēl, ir tā, ka prezidentālās sistēmās pastāv ļoti izteikti tendence šiem jaunu demokrātiju apstākļos, nesen nodibinātu demokrātiju apstākļos. Viņiem šādām prezidentālām demokrātijām piemīt tendence pārvērsties autoritāros režīmos, tāpēc, ka prezidentālās demokrātijas dod šim vienam atsevišķajam cilvēkam, šim prezidentam rokās ārkārtīgi liela vāra. Ja? Un tur, kur institūcijas ir vājas, ja? Tur šis prezidents ļoti labprāt var sākt izmantot šo varu absolūti sautīgos nolūkos un faktiski automātiski pārvērsties par autoritāru režīmu. Parlamentāras republikas turpretī ir savā ziņā nestabilākas, tāpēc, ka parlamentārās republikās izpildvaru veido parlaments, un ja tam parlamentam kaut kas neiepatīkās, tad viņš var arī šo izpildvaru vismaz mēģināt nogāzt un tā tālāk, un ministri nāk šādā